Šodien raidījumā Audžu ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošana Latvijā, no elektrības nebaidies, iemācies, draudzējies. Pareizas stājas nozīme pusauģu vecumā. Uz šo brīdi ap 2000 bērnu joprojām tiek izmitināti valsts audzināšanas iestādēs, jo audžu ģimeņu skaits Latvijā ir nepietiekams. Tādēļ Startautiskajā ģimeņu dienā 15. maijā sadarbībā ar Nodibinājuma sociālo pakalpojumu aģentūru, ASV vēstniecību, Rīgas domes labklājības departamentu un SOS bērnu ciemati tika organizēta konference Audžu ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanai Latvijā. Šo konferenci mēs organizējam kampaņas Palīdz bērnam uzaugt ģimenē ietvaros. Un kampaņu mēs uzsākām ar 15. maiju. Un tā ir kampaņa, kuru mēs realizējām kā nevalstiskā organizācija kopā ar sadarbības partneriem jau 2. gadu. Un 15. maijā šī kampaņa sākās un turpināsies arī tā kā visu vasaru. Un jēga ir sadarboties valsts, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un speciālistu līmenī un spēt vienot iestāties par šo ideju, ka vislabākā bērna vide, kur augt, attīstīties un būt laimīgam, tā ir ģimene. Tas, par ko mēs iestājamies pašlaik, ļoti svarīgi ir kuplināt audžu ģimeņu skaitu Latvijā, lai tiešām pēc iespējas vairāk būtu šīs ģimenes, kas varētu un gribētu dot bērniem mājas un kas varētu palīdzēt bērniem izaugt laimīgiem un būt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Konferencē piedalījās ne tikai mūsu pašu Latvijas speciālisti, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības institūciju darbinieki, bet arī eksperti no Amerikas Savienotajām valstīm. Man bija iespēja nedaudz paskatīties Rīgu, ļoti skaista pilsēta. Es nemaz nezināju, ka šeit nonākšu un ka pilsēta būs tik brīnišķīga. Vakar man bija iespēja arī tikties ar sociālajiem darbiniekiem. Mēs daudz ko pārunājām un es saskatīju ļoti daudz līdzības ar to, kā mēs šo darbu darām Amerikā. Redzu, ka esat pilni entuziasma, lai gan darbs ir vēl sākuma stadijā un ir vēl daudz ko darīt un attīstīt. Tas, ko es saprotu, gan ASV, gan Latvijā, ir jāveic liels darbs, lai izveidotu jaunu audžu ģimeņu tīklu un piesaistītu vairāk audžu vecāku. Tas process ir diezgan darbietilpīgs, jo jāveic apmācība un certifikācija, lai pēc tam veiksmīgi ģimene varētu uzņemt audžu bērnu. Šī ir īpaši aktuāla tēma Latvijā. Es gribētu novēlēt veiksmi Latvijas kolēģiem, kā arī vairāk organizēt šādas apmaiņas programmas un apgūt starp valstu pieredzi. Bet tai pašā laikā es arī novēlētu Latvijā pēc iespējas vairāk bērnus pārvietotu no institucionālās aprūpes ģimenē, jo ģimeniskā vidē bērni attīstās daudz labāk un tā viņiem ir daudz piemērotāka. Kāds ir Rīgas pašvaldības ieguldījums audžu ģimeņu attīstībā? Rīgas pašvaldība priecē, ka pēdējos gados ar katru gadu kļūst arvien vairāk audžu ģimenes un ne tikai tās, kuras ir citās pašvaldībās un kurās atrodas Rīgas bērniņi, bet arī Rīgā deklarētās audžu ģimenes. Patreiz 191 bērns atrodas 112 audžu ģimenēs. Un, protams, ka mūsu uzdevums ir visiem spēkiem atbalstīt un veicināt audžu ģimeņu kustības attīstību. Plaši iesaistam daudzus sociālos tīklus, tie ir gan skolu sociālie pedagogi, psihologi, skolu vadītāji, citi izglītības iestāžu darbinieki. Tie ir kristīgās draudžu kolēģijas locekļi, tātad visas Rīgā esošās draudzes. Kristīgos cilvēkus aicinām kļūt par audžu ģimenēm. Tāpat arī popularizējam, ejot un stāstot daudzās organizācijās, kā var kļūt par audžu ģimeni, kam jābūt gatavam, pieņemot bērniņu no krīzes centra vai no bioloģiskās ģimenes ar pietiekam daudzām arī sociāli-psiholoģiskajām problēmām. Esam izveidojuši arī pilnīgi jaunu pakalpojumu, un šeit paldies Sociālo pakalpojumu aģentūrai. Tā ir nevalstiska organizācija, kura darbojas Rīgā ļoti aktīvi no pagājušā gada 1. jūlija. Mums ir speciāla programma sociāli-psiholoģiskais atbalsts audžu ģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Un liela daļa no audžu ģimenēm jau ir šī pakalpojuma redzeslokā. Tur ir gan krīzes tālrunis, gan sociālo darbinieku konsultācijas, psihologu konsultācijas un daudzi citi pakalpojumi. Un vienkārši saruna, ja radušās kādas problēmas ar pieredzējušiem cilvēkiem,
ko darīt. Ja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un šo pakalpojumu noteikti mēs arī plānojam nākotnē attīstīt. Lai kļūtu par audžu ģimeni, noteikti vajag sākumā aprunāties gan ar sociālo darbinieku pēc savas dzīves vietas. Rīgā ir 9 teritoriālie centri Rīgas sociālajā dienestā. Var aprunāties arī ar bāriņtiesas konsultantiem. Tikpat labi var zvanīt arī mūsu pakalpojumu sniedzējiem sociālo pakalpojumu aģentūrai, kuri jau ikdienā strādā ar šīm ģimenēm un visus plus un mīnus varētu jums izskaidrot. Tūlīt klāta sengaidītā vasara, skolās sāksies brīvlaiks un bērniem būs daudz brīva laika, lai izzinātu pasauli sev apkārt. Bet norauts elektrības vats vai bojāts elektrosadales skapis bērna ziņkāri var pārvērst traģēdijā. Kādus pasākumus bērnu drošībai veic Latvenergo pirms vasaras sākuma? Jā, protams, Latvenergo un tā meitas uzņēmuma sadales tīkls un citi noteikti veic šāds pasākums un veic īpašas pārbaudas visām elektrietēsēm, jo tā kā nāk vasara, kā teicāt, jā, bērni kļūst aizvien aktīvāki, vairs nesēž tik daudz mājās un, diemžēl, viņiem patīk izpētīt lietas, kas varbūt nebūtu viņiem jāpēta, jā. Un tieši tāpēc veicam šādas te pārbaudas visām elektrietēsēm, vai ir durvis aizslēgtas, vai slēdzenes ir uzliktas, vai visām iekārtām nav, teiksim, pieejams vietas kaut kādas, lai bērni varētu ielīst kaut kur iekšā un gūt šādas te elektrotraumas. Galvenās lietas, kam pievēršam uzmanību, ir noteikti attālumu, līdz kādam mēs varam iet pie elektrietēsēm. Noteikti, ja mēs redzam, ka ir kaut kas vaļā, kaut kas zemē mētājās, nekādā gadījumā neejam klāt, nekādā gadījumā paši nemēģinām kaut ko izlabot, salabot, kā labāk būtu. Mēs noteikti ziņojam pieaugušiem, ja tas ir bērnu gadījums, un zvanam atbildīgiem dienestiem, vai tas ir 112 vislabākais variants. Un tālāk 112 glābšanas dienests noteikti nodos informāciju arī mūsu atbildīgiem dienestiem, kas novērsīs šīs te nebūšanas, jā, teiksim tā. Kādas mēdz būt elektrotraumas un kādas tām var būt sekas? Elektrotraumas lielos vilcienos iedalās divās augstsprieguma un zemsprieguma. Var izdalīt vēl zibenes traumas, protams, arī atkarīgs tas no maiņstrāvas vai līdzstrāvas. Un elektrības traumām ir raksturīgs tas, ka tur ir augsts temperatūra un elektrība pārvietojās pa audiem, vienkārši runājot. Un tās ceļš ir atkarīgs no audu pretestības, kas dažādu organismu audiem ir dažāds. Līdz ar to bojājums, smagums arī ir dažāds. Protams, bērniem biežākās ir zemsprieguma traumas, ko mēs gūstam mājās, dzīvokļos ar pie kailiem vadiem, kontaktos, bojātām elektroierīcēm, kur, protams, bojājumi arī ir audu pietiekami nozīmīgi, bet tie parasti ir nelieli. Un jāatcerās, ka arī šie salīdzinoši nelielie bojājumi, tie ir vairāk medicīniski. Cilvēkam tas būtībā var radīt arī problēmas visu mūžu garumā, jo arī zemsprieguma traumas pie sadzīves elektrotehnikas jūs varat, teiksim, audu bojājums var skart pirkstu locītavus, līdz ar to atjaunošana pilnībā normālā funkcijā praktiski nav iespējama. Vasarā ir lielākas iespējas gūt augstsprieguma traumas, jo mēs esam vairāk ārā, ir vēji, lieti, negaisi, tiek bojāt arī, teiksim, elektropārvades līnijas, diemžēl ir tādi, kuras interesē arī kaut kur rāpties. Līst iekšā transformātoru būdās, ja, un, lai saprastu, augstsprieguma traumām ir ne tikai tātad visas elektrības īpašības, bet tur it sevišķi elektriskā loka gadījumā rodās ļoti augsts temperatūra, no 2,5 līdz 5000 grādiem. Un patiesībā bojājums, kurus mēs iegūstam, ja izdodas izdzīvot, parasti nav atjaunojami, audi vienkārši sadeg. Līdz ar to tas noved pie ne tikai pirkstu bojājumiem, bet pat pie vesela ekstremitāžu zaudējumiem, prasa ilgstošu ārstēšanu un gal galā smagu invaliditāti. Un no tā pamatā izvairīties var vienkārši to neaiztiekot. Lai bērni justos droši un zinātu, kā jārīkojas, ieraugot bojātas elektroierīces, Latvenergo sadales tīkla mācību centra āra klasē notika mācību stunda. Šeit viss bija īsts – vadi, elektrības skapji un pat glābēji. Tikai atšķirībā no realitātes elektrība neplūda pa vadiem. Un ko jūs šodien jaunu uzzinājāt? Mēs uzzinājām par to, ka, ja redzam, kad ir kāds vads nokritis, tad jāzvana ir 112 vai jāsauc palīgā pieaugušiem.
Un kas tev palicis atmiņā no šīs mācības stundas? Ka nedrīkst skarties nokritušiem vadiem vai arī sabojātiem. Un tev? Kad mazos vados var būt vairāk strāvas nekā lielos. Un ko tu gribētu pateikt citiem bērniem šajā jomā, lai jūsu vasara būtu tāda jauka, droša un interesanta? Protams, nevariet vaļā elektrības kastes, neskarieties klāt vadiem un nedariet nekādas muļķības pie elektrības. Kad nedrīkst darboties pie elektrības stabiem un elektrības vadiem, jo var dabūt elektrību pa nagiem. Ja redzat, kad ūdenī ir iekritis elektrības vads, nekādā gadījumā neejiet peldēties, un ja vēl redzat, kad ir kādā stabā elektrības uzkāpis kaķis, arī sauciet palīgā pieaugušos vai zvaniet 112. Es gribētu aicināt visus skolotājus un vecākus pievērst uzmanību, ka mums Latvijas Energo koncerna enerģētikas muzejā notiek nodarbības, kas ir bezmaksas tieši elektrodrošības jautājumos bērniem, sākot ar pirmskolas vecuma bērniem un ieskaitot visu pamatskolas vecuma bērnu. Attiecīgi katrai grupai ir sava izstrādāta programma, katram vecumam saprotamā valodā, un tajās mēs nodarbojamies ar bērniem dialoga formā, kur modelējam elektrobīstamās situācijas, pareizo uzvedības izvēli un noteikti atceramies lietas, ko nedrīkst pieļaut sadzīvē. Visa informācija ir mūsu mājaslapā www.latvenergo.lv sadaļā enerģētikas muzejs, kur ir viss kontaktāluņi un viss tālākais. Mīļi gaidīti būsiet. Un, protams, novēlam jums visiem elektrodrošu un ļoti jauku šo vasaru. Cēsu internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas bērniem ar astmu un citām nespecifiskām plaušu saslimšanām. Šeit bērni apgūst mācību programmu, pēc stundām darbojas dažādos pulciņos, saņem ārstēšanās kursu un iemācās sadzīvot ar savu slimību. Liela vērība skolā tiek veltīta sporta aktivitātēm. Šī gada maijā ar Leļu teātra izrādi skolā noslēdzās projekts Nepareizas ķermeņa stājas radītās problēmas. Kā ar to cīnīties pusauģa gados? Jau 15 gadus Latvijā atzīmē astmas dienu. Rīgā šie svarīgie pasākumi notika 7. maijā, bet mūsu skolā tie notiek šodien. Un šodien mēs pievēršam lielu uzmanību bērnu stājai, bērnu fiziskai attīstībai un bērnu fiziskām aktivitātēm, kas ir ļoti nozīmīgs un svarīgs plaušu slimniekiem. Bez pareizas stājas, bez fiziskām aktivitātēm nebūs veselības un nebūs plaušu un alerģijas veselības mūsu bērniem un nebūs reāli perspektīvas bērnu turpmākai un labai attīstībai nākotnē. Projekts norisinājās 2 mēnešus, un tajā iesaistījās gan bērni, gan arī skolotāji. Tās tika īstenots pateicoties farmācijas firmas mazo grantu programma atbalstam. Mazā grantu programma ir lielisks projekts, ko Glaxo kompānija jau ir ievirzījusi jau 2. gadu, un tas ir ziedojums ar mērķi sabiedrības izglītošanai, ko kompānija sniedz. Man ir liels prieks, ka mēs jau 2. gadu varam būt šeit Cēsu meža skolā un iepriecināt bērnus. Un šogad, manuprāt, mums ir izdevies iesaistīt varbūt ne tik daudz arī skolotājus, bet tieši pašus bērnus. Un es ļoti ceru, ka muguras stājas problēma, ko mēs šogad iztirzājām un mēģinājām parādīt, viņiem paliks atmiņā, kas veicinās arī šo te problēmu risināšanu turpmāk viņu dzīvē. Mūsu mērķis vēl parādīt šo projektu, ko mēs esam izstrādājuši rudenī vēl kādām 2 skolām, bērniem, nest viņu tālāk, lai arī pārējie bērni iegūst un redz un saprot šo problēmu. Kādas aktivitātes norisinājās skolā projekta laikā? Sākums bija tāds, kad mediķi izskaidroja tātad no medicīniskās viedokļa, kā tad ir par to pareizo un nepareizo stāju. Un tad tālāk mēs, kad šo informāciju ieguvām, skolēni un skolotāji, tad mēs domājām par kaut ko skaistu un par plakātiem un saukļiem, kā tad mēs varētu to lietu aktualizēt. Un tad mums radās plakātu un saukļu konkurss. Konkursa uzvarētājs, var jau pateikt 2. A klase,
Viņu darbs tika uzlikts uz uzlīmes, un šīs uzlīmes tiks dāvināts kopā ar balvām. Un droši vien, kad, teiksim, ja tu uzlīmē kaut kur sev kādā vietā, tad ik pa brīdim tu jau redzi to zīmējumu, tad tu atceries, jā, nu, par to stalto stāju. Jā, un vēl mums bija radošā darbnīca, kur Teātra Pūciņu bērni kopā mēs gatavojām šo brīnišķīgo koku, kas man ir aiz muguras. Iegādājāmies arī Leļu teātrim lelles, tā kā paldies par šo finansiālo atbalstu un protams, balvas. Bērniem jau patīk saldās balvas arī, ja? Ne tikai no Glasgow firmas, bet arī tātad Rīgas Piesēmnieks mūs atbalsta, par ko bija liela sajūsma saldējumi. Tā kā. Projekta ietvaros norisinājās arī sporta pēcpusdiena, kurā bērni demonstrēja savas fiziskās prasmes. Man ļoti patīk sportot. Es apmeklēju katru sporta stundu, un sports ir man stiprā puse. Es spēlēju volejbolu un basketbolu vairāk. Elpot ir vieglāk, un tu trenē savu elpošanas sistēmu. Šai skolai šis pasākums bija ļoti nozīmīgs, jo mēs tā kā pārādām, cik mēs esam sportiski, un ka mēs, ja, tas, ka mums ir asma, mēs arī varam kaut ko citu izdarīt. Es nezinu, ka mums ir asma, un tā kā mēs neko nevaram. Cilvēks stājas, asma ziņā ir ļoti nozīmīga, jo citi kā domā, ka tas tikai ir tā kā izskatām, bet arī, ja tev ir šķībāka stāja, tad tev ar elpošanu ir grūtāk. Mums labāk patīk volejbols, bet pats nodarbojas ar akrobātiku. Nē, man kopš šiem gadiem man stāja ir uzlabojusies, un tā kā pašam arī ar elpošanu vieglāk. Tā kā bija mazās klasās šajā skolā nemācīja, man bija ļoti daudz lēkmes, un tagad vairs nav. Es pats skatu, ka tik kā pazudusi, jo es nejūtu, ka būtu pašam asma. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola, rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, ja uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Aicinām 21. augustā vecākus ierasties skolā un pieteikt bērnus jaunajam mācību gadam visās klašu grupās.